Nu, re, burtiski 300 metrus Didzim priekšā skrien Kristaps. Tūlīt pavaicāsim, ko viņš par to visu domā. Nu, joprojām līderos. Tā, līderēju joprojām. Tas priecē. Pašam pašsajūta. Pēc otrā kontrola punkta izklausījās daži komentāri nevisai forši. Vai tas bija 1. aprīļa joks? Un konkurentu maldināšana. Konkurentu maldināšana? Jā, tā es arī sapratu pēc sejas izteiksmes. Ok. Un spriežot pēc soļa, iet diezgan labi. No kalna jau vienmēr labi ripo. Taisnība. Pats kaut kādam grafikam sēko šobrīd vispār? Jā, man ir plāns. Un... Pašlaik bišku priekšā esmu. Pat bišku priekšā. Super. Un tas nozīmē, ka galā mēs varam kaut ko redzēt nedaudz zem 8 stundām. Nu, tāds plāns ir, jā, kaut kur 7:55. Nu, klausies. Monsters. Nu, jā, tur līdz galam. Viegli jau nav. Labi, tiekamies kontrolpunktos. Turās. Tā, nu redz, kur arī riekstmobīlis mūs ir panācis. Ar skaistu noformējumu uz mašīnas aizmuguras, ja mēs varam redzēt. Nu, tā gluži nevar pietuvoties. Bet uzlīme diezgan stilīga. Ir Kristapa atbalstītāji. Tiekamies nākamajā kontrolpunktā. Ragana.